Mākslīgās aļģes, papīra izgatavošana, gazēto dzērienu un mentas miņu sastāvdaļu aktīvas mijiedarbības cēloņi, mākslīgais sniegs, vidē draudzīgākais veļas pulveris, tējas ar vislielāko sintētiskās krāsvielas daudzumu un citi. Kopumā 9 dažādi eksperimenti tika rādīti jauno vides pētnieku konkursā Skolēni eksperimentē. Konkursā piedalījās Salienas, Sventes un Zemgales vidusskolas, kā arī Silenes, Skrudalienes, Randenes, Birznieka un Kalupes pamatskolas audzēkņi. Skolēnu darbi bija interesanti un saistoši ikvienam, jo vērojot citu darbus, skatītāji arī priekš sevis atklāja kaut ko jaunu. Es domāju, katrs, lai arī kāds tas eksperiments būtu vieglāks, sarežģītāks, bet katrs ir kaut kādu atbildi tomēr atradis uz jebkuru eksperimentu. Ja? Un tāpēc teikt, ka nav vērts to mēģināt, viennozīmīgi nevar. Ja? Protams, ir eksperimenti, kuri ir ļoti dziļu domu un daudz laika ir veltīts. Ja? Ir arī tādi eksperimenti, kuros ir mazāk ieguldīts laika, bet katram ir sava nozīme. Ja? Konkursā 3. vietu ieguva Juris Švarkovičs un Armands Kalvāns no Kalupes pamatskolas, 2. vietu Arčoms Meinerts no Sventes vidusskolas. Savukārt godpilno 1. vietu izcīnīja Zemgales vidusskolas skolniece Elīna Baranovska, Aleksandra Gorbule un Stefānija Simjonova, skolotājs Jadvigas Bobkovas vadībā. Uzvarētājiem piedalīšanās pētnieku konkursā bija ne tikai interesanti, bet arī noderīga, jo eksperimentu rezultātā viņas ieguva praktisku apliecinājumu tam, ka limonādes ir kaitīgas veselībai. Mēs pēc šā eksperimenta vairs nedzeram šos dzērienus, tāpēc, ka viņi ir ļoti veselīgi cilvēkam organismam. Kā arī lielās devas var būt saindēšanās. Kāpēc viņi nav veselīgi? Viņi satur kancerogēna vielas, kuras var izraisīt Aknu ciroziju. Piemēram, epilepsijas līdzīgu besamiņu, ko var dabūt, ko gribat. Pirms šiem eksperimentiem jūs zinājāt, ka viņi tika neveselīgi? Nē. Piemēram, Coca-Cola Light reklamēja, ka viņa ir laba, viņa ir paša labākā, bet mūsu eksperimentā mēs uzzinājām, ka tas ir pavisam citādi. Daudz interesantas bija lietas, ko bērni piedāvāja. Un es domāju, un bērni, skatoties citu veikto darbu, viņi arī mācās. Jūs kā skolotāji arī varbūt kaut ko jaunu zinājāt? Jā, noteikti. Jā, tad man arī daudzas lietas patika, es sev atzīmēju, lai varētu arī informēt citus skolas skolēnus. Republikas jauno vides pētnieku fórums Skolēni eksperimentē notiks 12. martā Rīgā, kurā Daugavpils novada godu dosies aizstāvēt 1. vietas ieguvējas Zemgales vidusskolas 6. klases skolnieces.